Pirmā biznesa radio intervija. Inese Galante ir pazīstama latviešu operdziedātāja, kura gūs ievērību ne tikai Latvijā, bet arī pasaules mērogā, uzstājoties prestižos operteātros un koncertzālēs. Vai jūs varētu nedaudz pastāstīt par savu bērnību? Pievērsties mūzikai jūs pamudināja jūsu vecāki, vai tas bija jūsu pašas lēmums? Jāsaka, ka bērnība man bija salda, pasakaina. Man bija burvīgi vecāki. Es domāju, ka visi normāli vecāki dara visu, lai attīstītu savus bērnus. Un man paveicās, ka man bija tādi, teiksim, gan māmiņa, gan tētiņš, un ko es tikai nemācījos. Es spēlēju klavierus, es dejoju, es vingroju. Man bija tik daudz uzdevumu, angļu skola un tā tālāk. Un es esmu pārliecināta, jo vairāk dar, jo vairāk sasniedz. Jo vairāk iegūst bērnībā, jo vieglāk ir dzīvot pēc tam. Kas jums lika izšķirties tomēr par mūziku? Es domāju, ja kāds ir nobučots no Dieva un kādi talanti ir doti no dabas, un varbūt ne katrs otrs ar to tiek galā, vai to nevar saredzēt uzreiz, vai saprast, vai apstākļi nav tik labvēlīgi. Bet ja tas ir dots no Dieva, un ja tā ir lemts, un ja liktenis nospēlē, tu vienalga kļūsi un darīsi to, kas ir saplānots, ko saplānoja Dieviņš. Es domāju, ka tāda nopietna ģimene vienmēr gaida no sava bērna, lai viņām būtu pamati zem kājām, jo tomēr medicīna un vai skolotājs, advokāts, tā ir maize, ar ko cilvēks vienmēr vēl nopelnīt sev uz dzīvi un dzīvot kārtīgi, jo aktieris un dziedātājs, viņš ir ļoti atkarīgs no citiem cilvēkiem un arī no savas balses. Man vienmēr bija tāds, teiksim, citi sapņi. Es gribēju kļūt par ārstu, es gribēju kļūt par psihologu un tā tālāk. Palīdzēt cilvēkiem bija kādreiz doma par arhitektūru, jo man ir puse no radiem ir vai mediķi, arhitekti, dizaineri un tā tālāk. Bet viss notiek, kā tam jānotiek, un es nezinu, tas ir labi vai slikti. Es domāju, ka vairāk tas ir patīkami, ka es varu darīt arī ar savu balsi. Kaut ko tādu, kas cilvēkiem nes prieku un gandarījumu. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienu straujais dzīves ritms prasa ieguldīt ļoti daudz enerģijas. Kā jums izdodas par spīti jūs noslogotībai sabalansēt savu dzīvi tā, lai neveidotos tā saucamā izdegšana? Tādi brīži pienāk jebkuram. Es domāju, ka arī šatad arī Galantei, bet katram ir savi līdzekļi. Viens iesāk varbūt iedzert, viens otrs kaut kur pazūd no visiem projām, kaut kur džungļos tālu projām, viens otrs lasa grāmatas, vai dzīvnieki palīdz, vai bērni, vai slimo kādu laiciņu. Es tikai zinu, kad es ļoti nogurstu un mani visa kā pa daudz. Es tikko atbraucu no Austrālijas un tie garie pārbraucieni un plūdi ar tautu un tāda piekrišana un cilvēks stāv kājās un tas ir milzīgs gandarījums, bet tomēr kaut kad tu arī izpumpējies. Bet man ir vairāki līdzekļi. Man ir ļoti jauka meita, man ir mazbērns 5 mēnešu vecs. Tas ir prieks, un man ir znots ļoti patīkams. Man ir ļoti mīļi draugi visur pasaulē. Man ir mans draugs, man ir vienkārši grāmatas, daba. Vienkārši tāda 1, 2, 3 dienas, ja tev vajag klusumu, ja sanāk, nevienmēr tas, saprotiet, tam ir laiks izslēgties. Vai aizbrauc uz jūrmali, jo tu esi Latvijā. Ja nē, vienmēr katrs jau atrod priekš sevis. Varbūt dažas dienas ir tādas šādas dūmakainas, bet pēc tam tas pāriet, ja ir no Dieva dots vai no vecākiem, nezinu, tāds spēks un pozitīvs skatiens uz dzīvi, tad cilvēks ātri uzkāp uz pēdām un iet tālāk.